2026. gads kompānijai Dubadu ir īpašs. Uzņēmums ieiet jaunā attīstības posmā un gatavojas nākamajam nozīmīgajam solim – pārējai uz biržu. Apskatīsim, kādas perspektīvas paveras nākotnē. Mēs šobrīd iegādājamies Forevers digitālos aktīvus ar mērķi nākotnē gūt pasīvos ienākumus. Šobrīd ir pārejas periods, un pēc šī perioda beigām kompānijai sākas jauns posms – Forevers kotēšana biržā. Un tad jau mēs iegādāsimies Forevers tokens. Tie atšķirsies pēc apjoma. Tātad pāreja no digitālā aktīva uz tokens būs pieejami 150 miljārdu Forevers tokenu. Liels skaits, globāls bizness. Tokenu cena nosaka tirgus pieprasījums un piedāvājums. Ja biržā vienlaikus ļoti daudz cilvēku grib pārdot, bet pircēju maz, cena krītas. Ja pieprasījums ir lielāks par piedāvājumu, cena saglabājas un pieaug, tāpēc tokeni tirgū tiks izlaisti pakāpeniski, nevis visi uzreiz. Kompānija veido plānu, un šis plāns tiek fiksēts smart kontraktā. Smart kontrakts ir digitālas programmas blokķēde, kas automātiski izpilda noteikumus bez cilvēka iejaukšanās. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Lai viss notiktu caur skaidriem noteikumiem, cik tokenu ir, kā tiek izlaisti tirgū, kā notiek darījumi, kā tiek kontrolēta pieejamība. Un galvenais, smart kontrakts dod sistēmai caurspīdīgumu, noteikumus un automātisku izpildi. Šī gadījumā kompānija neietekmēs cenu, jo smart kontrakts vadīs emisiju un emisija palielināsies tikai pēc tokenu pieprasījuma. Forevers tokena nonākšanas tirgū. Tirgū nonāk tikai daļa no kopējās tokenu apjoma. Posmā tiek atbloķēti 0,5% no kopējās emisijas. Tas nodrošina pakāpenisku tokenu apriti tirgū. 0,5% emisijas ir 750 miljoniem Forevers tokenu. Un apskatīsim divas cenas. Ja tokenu cena ir $0,01, tad kapitalizācija būs $7,500,000. Ja cena ir $0,035, tad kapitalizācija būs $262,500,000. Kapitalizācija ir tokenu skaits reiz viena tokenu cena. Kapitalizācija tā ir visu tirgū esošo tokenu kopējā vērtība. Tieši ar 3,5 centiem ir plānots iziet biržā. Kad Forevers tokeni izies biržā, mēs varēsim sekot, par kādu cenu tiek pārdoti, kad tiek atbloķēti, un to mēs visu varēsim skatīties un sekot coinmarketcap.com pasaules kriptovalūtu statistikas platformā. Tā ir viena no populārākajām kriptovalūtas datu platformām pasaulē, parāda tokenu cenu reālā laikā, parāda tirgus kapitalizāciju, parāda dienas tirdzniecības apjomu un ļauj sekot tokena attīstībai pēc nonākšanas tirgū. Ja mēs paskatāmies pēc Forevers tokenu kapitalizācijas, kurā vietā tad un kur atradīsies Forevers tokens. Ja CoinMarketCap platformā ir vairāk nekā 80 lapas puses un katrā lapas pusē 100 dažādas monētas, tad pēc kapitalizācijas Forevers tokens varētu atrasties 7. lapas pusē, 630. vai 631. vietā.
un tā ir ļoti laba pozīcija. Tā veidojās pasīvais ienākums. Katras atbloķēšanas laikā tirgū nonāk 0,5% no emisijas. Katrs Forever tokens ģenerē 0,01 USD pasīvo ienākumu. Dubado komisija ir 15%, 85% tiek sadalīts tokenu īpašniekiem. Piemērs, kā tiek aprēķināts. 750 miljonus Forever tokenu reiz 0,01 cents ir 7.500.000 dolāru peļņa. Atņemot 15% komisiju, tad 6.375.000 dolāru ir tīra peļņa, kas tiek sadalīta tokenu īpašniekiem. Mēs to varam aprēķināt. Pieņemsim, ja jūsu kabinetā jums šobrīd ir 1000 Forevers, tad tas jums dos 100,000 Forever tokenus. 5000 Forevers dos 500,000 Forevers un 10,000 Forevers dos 1 miljonu Forevers tokenus. Tātad savu Forevers tokenu skaitu sareizniet ar 0,01 USD, no tā atņemiet 15% Dubado komisiju un jūs izrēķināsiet, kāda ir tīrā gada peļņa, un to sadaliet ar 12 mēnešiem. Piemērā jūs redzat, ja pie 10,000 Forevers var saņemt aptuveni $708 mēnesī pasīvo ienākumu. Šobrīd ir izdevīgi pirkt, un atbilde, protams, ir viennozīmīga. Jā, šobrīd ir izdevīgs laiks, lai pirktu Forevers, jo, ja mēs atceramies, kad par $100 pie cenas $1 par Forevers mēs varējām nopirkt 100 Forevers. Šobrīd mūsu kabinetā minimālā cena Forevers globālam ir $2,20. Tātad mēs varam iegādāties 45 Forevers. Kad iziesim biržā, tad cena būs $3,50 par vienu Forevers, un līdz ar to mēs varēsim iegādāties 28 Forevers. Tad secinājums ir tikai viens, jo zemāka ir Forevers cena iegādes brīdī, jo vairāk Forevers iespējams iegūt par vienu un to pašu summu. Tā kā atbilde ir arī viennozīmīga, ka šobrīd ir ļoti labs brīdis, lai iegādātos un papildinātu savu Forevers bāzi. Veidojās pasīvo ienākumu pieaugums. Katrs nākamā 0,5% atbloķēšanas posms palielina pasīvo ienākumu par 1%. Sasniedzot 50% atbloķēšanas, tas dod 0,02 USD par katru Forevers tokenu. Sasniedzot 100%, 0,03 USD par Forevers tokenu. Tas nozīmē, ka gada laikā pieaugums var būt 200%. Šajā piemērā tiek parādīts kompānijas attīstības modelis. Jo vairāk atbloķēšanas, jo lielāki pasīvie ienākumi un straujāka kompānijas izaugsme. Forevers ir ieguldījums ilgtermiņā, un ļoti svarīgi ir šos Forevers dubultošanās iespēju un palielināt viņus ar katru gadu. Piemēram, šodien iegādāti jums ir 1200 Forevers. Kad pārreikināsim Forevers tokenos, tie būs 120,000 Forevers tokenu. 26. gadā jūs varat palielināt vēl savu bāzi, piemēram, par līdz 200,000 Forevers tokenu, jo 28. gads vēl nav beidzies, jums vesels pusgads ir vēl laika, lai palielinātu savu investīciju.
27. gadā jūs varat dubultot šo bāzi un palielināt uz 400 tūkstošiem. 28. gadā dubultojot būs jau 800 tūkstoši, 29. 1 600 000, 30. 3 200 000 un 31. gadā 6 400 000. Tātad secinājums ir, ka 5 gadu laikā Forever tokenu daudzums var pieaugt no 120 000 līdz pat 6 400 000 Forever tokenu. Kā to izdarīt? Vispirms jau tas, kad šobrīd jūs saņemat peļņu vienu reizi mēnesī un jūs no aktīvajām valstīm. Un tātad jūs droši varat investēt šo peļņu atpakaļ un iegādāties papildus Forever tokenus. Ienākot biržā, pasīvais ienākums tiks izmaksāts katru dienu un iespējams vai pat katru stundu, un jūs jau varēsiet pirkt un papildināt Forever tokenus uzreiz. Šī brīdī spēkā stājās saliktais procents. Atceramies, ka šobrīd ir izdevīgi pirkt, jo lētākā cena ir $2,20. Viens tāds moments, kad pirms iziešanas biržā būs nofiksēta ekstra bāze, pieņemsim 120 000 Forever tokenus, bet agrajiem investoriem kompānija dāvanā vēl dos 7%, un tad jūsu bāze jau būs 128 400 Forever tokenu. Tāpat arī 27. gada beigās būs jūsu ekstra bāzes dubultošana. Ļoti svarīgi ir atcerēties, ka, lai investētu, lai būtu zinoši, ir nepieciešamas zināšanas un nepieciešams mācīties. Ļoti svarīgi ir sekot attīstības stratēģijai kompānijā, ir svarīgi piedalīties struktūras sapulcēs, sekot visiem jaunumiem līdzi un, protams, apgūt arī mākslīgo intelektu, jo tā ir mūsu nākotne, apgūt jaunas tehnoloģijas, jo viss dzīvē iet uz priekšu. Ir svarīgi izprast legālas iespējas kapitāla veidošanā, jo, lai nebūtu tādu piemēru, kad runājot ar cilvēkiem, mēs ļoti bieži dzirdam, ka es negribu vairāk investēt, negatīva pieredze, zaudēta nauda, tāpēc izprast legālas iespējas, izprast investīcijas legālas iespējas ir ļoti svarīgi. Un, protams, Forever uzkrāšana ilgtermiņā, tas ir lielāks un stabilāks pasīvais ienākums. Ja mēs šodien mācamies, mēs būsim daudz saprotošāki un brīvāki nākotnē. Šobrīd mēs ļoti bieži jau sākam dzirdēt tādus vārdus kā blockchain un kriptovalūta, bet par to nevajag satraukties, jo tas mums ir jāzina vienkārši lietotāja līmenī. Mēs veidojam kriptovalūtas portfeli. Kriptovalūta tā ir nākotne, un tas ir mūsu pirmais solis finansiālajai neatkarībai. Ilgtermiņa uzglabāšana ir iespējama visiem, jo izejot biržā mums būs divas iespējas. Mēs varēsim iegādāties Forever tokenus, nodot tos pārvaldībā Dubadu un saņemt savu pasīvo ienākumu, ko mēs arī darām šobrīd. Tātad tas ir iespējams visiem, bet otrā iespēja ir piedalīties biržā un veikt tradingu. Šeit tiešām ir jāizvērtē gan savas zināšanas, pieredzi, un arī šeit ir vajadzīgs laiks, un tradings nav piemērots visiem. Tāpēc vajag izvērtēt, ko jūs varat un kādas ir jūsu iespējas. Dažādi kriptomaciņi un drošība. Jā, mums būs jāiegādājās kriptomaciņš, jāatver, bet arī šeit nevajag satraukties, jo mums palīdzēs mūsu līderi. Būs instrukcija un
mums palīdzēs izvēlēties gan piemērotāko maku, gan arī, lai būtu ievērotas visas drošības pamatprincipi. Ļoti svarīgi, protams, ir zināšanas un drošība. Tas tomēr dod tādu drošu ceļu uz finansiālo brīvību. Un nobeigumā vēlreiz pārskatīsim kopsavilkumu. Par ko tad šodien runāju? Tātad pirmais. Forex cena šobrīd 2,20 USD. Ļoti izdevīga cena, lai šobrīd pirktu Forex. Regulāri iegāde palielina Forex daudzumu. Mums nav jāiegādājās Forex uzreiz par lielu summu. Sākuma ieeja ir $50, nākošie visi pirkumi sākot no $20. Tā ir iespēja pakāpeniski, regulāri palielināt savu Forex daudzumu un palielināt savu pasīvo ienākumu. Zemāka cena ļauj iegūt vairāk Forex. Forex dubultošanās veicina Forex tokenu pieaugumu. Pasīvā ienākumi pieaug līdz ar atbloķēšanas posmiem. Kapitāla veidošana ir ilgtermiņa process. Tāpēc domājam ilgtermiņā, veidojam savu kapitālu soli pa solim. Un Forex ir ilgtermiņa kapitāla veidošanas instruments. Zemāka cena šodien nozīmē lielāku potenciālu nākotnē. Regulāra uzkrāšana ir svarīgāka par ideālu brīdi. Mēs nedrīkstam gaidīt ideālu brīdi, laiks iet un ir jāsāk šodien un regulāri jāpalielina savs portfels. Zināšanas, pacietība, disciplīna vienmēr novad pie rezultāta. Domā ilgtermiņā, nevis īstermiņā. Bagātība neveidojās vienā dienā, tā veidojas ar pareiziem lēmumiem un daudzu gadu garumā. Tāpēc paldies jums par uzmanību, novēlu jums sākt šodien, domāt ilgtermiņā un veidot savu nākotni jau šodien.